15. februārī visā Latvijā norisinājās ēnu diena, kuras ietvaros jauniešiem bija iespēja kaut uz vienu dienu ielūkoties kādā profesijā, kas iespējams kļūs par viņu nākotnes darba vietu. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1. līdz 12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 līdz 6 stundas vēro interesējošās profesijas pārstāvju darba ikdienu. Uzņēmums Sijā Liepājas Enerģija ēnu dienā piedalās jau vairākus gadus pēc kārtas, un šajā gadā pie sevis uzņēma 9 jauniešus, kur bija gatavi uzzināt dažādu profesiju noslēpumus. Mums ir pārstāvētas staciju iekārtas operatori, kas pārauga šeit visu notiekošo. Tad mums ir ķīmijas laboratorijā 2 ēnas, kas nodarbojas ar šķeldes analīžu veikšanu un ūdens analīžu mērījumiem. Tad mums ir arī vides un darba aizsardzības inženierim 2 ēnas, kas tātad skatās visādus mērījumus, lai vides ilgtspēja tiktu saglabāta uzņēmumā, lai viss atbilstu normām. Un arī par darba aizsardzību uzrauga. Un sabiedrisko attiecību speciālistam ir 2 ēnas un grāmatvedim arī 1 ēna. Skolēniem bija iespēja ēnot Liepājas Enerģijas speciālisti 2 uzņēmumu objektos. Galvenajā siltuma avotā TEC, kur tika iepazīti stacijas iekārtu operatoru, ķīmijas laborantu un vides un darba aizsardzības inženieru profesijas, kā arī uzņēmuma administrācijas telpās, kur jaunieši ēnoja galveno grāmatvedu un sabiedrisko attiecību speciālisti. Es uzzināju, kā tiek veikt maksājumi, kā ir viens galvenais grāmatvedis tieši šeit, un tad ir 3 pārējie grāmatveži. Un tad man ļāva veikt dažus maksājumus un parādīja viss, kā tieši tas process notiekās. Esmu uzzinājusi jau pašu ikdienu, kā viņam iet. Esmu uzzinājusi, ka daudz kas notiek pie datoru un ļoti daudz jākomunicē ar ārpasauli un arī iekšējo kolektīvu. Mums šodien galvenais uzdevums ir veidot preses relīzi par šo te pasākumu. Diena mums sākās ar ziņu apskatu, ko arī dara sabiedrisko attiecību speciālists no rīta. Tad mēs arī sociālos kontos ievietojām ziņu. Tagad mēs esam atbraukuši paskatīties, kā norit darbs citām ēnām. Mēs viņus arī mazliet paintervēsim, lai meitenes gūtu viedokļus un komentārus, un pēc tam varētu uzrakstīt jau ziņu, ko mēs publicēsim mēdījiem. Esmu uzzinājis diezgan daudz par to, kā vispār Liepājas Enerģijā strādā, ka tiešām ir daudz cilvēku, kas katrs ir par kaut ko atbildīgi un visi maksājumi, visi vedumi, visi krāvumi. Tas patiesībā ir ļoti sarežģīts process, kā šeit tiek ražot tas siltums. Esmu izdarījis visu, ko viņi dara ikdienā, jo nebija diezko daudz darba. Un uzzinājusi esmu to, ka par radiatoriem tek zaļš ūdens. Kā atzīst gan Agija Tēraut, gan skolēni, kas piedalījās ēnošanā, šāda diena ļauj izvērtēt, vai izvēlētais amats varētu būt jauniešu nākotnes profesija. Ēnu diena, manuprāt, ir ļoti vērtīga gan darba devējam, kurš tad šīs ēnas uzņem, gan arī pašiem jauniešiem, kur ir iespēja dzīvē pārbaudīt, pārliecināties, vai viņiem interesē izvēlētā profesija, ko viņi ir iedomājušies nākotnē varbūt studēt. Un darba devējiem tas savukārt dod iespēju veicināt nākamo speciālistu izaugsmi. Tad mūsu mērķis arī ir piesaistīt aizvien jaunus, labus speciālistus siltumenerģijas nozarei. Tāpēc mūsu uzņēmums arī aktīvi gan piedalās ēnu dienās, gan rīko atvērto durvju dienas, piedalās karjeras dienu projektos, un mēs labprāt uzņemam arī pie sevis jauniešus praksēs. Ieguvums noteikti ir tas, ka jauniešiem ir iespēja iepazīties ar profesijām sīkāk, jo, ja nebūtu šī ēnu diena, tad man šķiet nebūtu arī jaunieši, kuri izvēlētos tieši to profesiju, ko viņi vēlas, jo reizēm ir, kā lai to pasaka, reizēm nāks vilties, jo kad tu aizēji ēnot kādu un tev nepatīk tā profesija, tad tev ir tā iespēja saprast to, ka tu tomēr nevēlies to darīt un ka tu vēlies darīt kaut ko citu. Un tad nav tā, ka tu aizēji izmācies un tad tikai tu saproti, kad ir jau par vēlu. Un tad šī ir tā iespēja, ka tu vari tomēr izlemt pareizo lēmumu izdarīt sev dzīvē pēc tam. Manuprāt, tas ir ļoti liels pluss, jo cilvēkam, tīpaši skolēnam, ir iespēja ieraudzīt
savu izvēlēto profesiju ikdienu, kāda notiek, kā viss notiek, un izvērtēt, vai cilvēks vēlēsies strādāt tur vai nē. Man liekas, ka ēndiena patiesībā ir ļoti labi iespēja cilvēkiem apskatīties tos, ko viņi varētu darīt savā nākotnē. Pat ja tev, nezinu, ja tu vēl neesi pārliecināts par to, ko ēnot, vienkārši atrod kādu un tomēr tu redzēsi, tu varēsi nospriest, vai tas ir tas, ko tu vēlies, vai patiešām tas nav tas, ko tu vēlies. Tas tomēr ir veids, kā var atrast savu virzienu. Jautājot par to, kāda ir sajūta, kad kāds ēno, Liepājas enerģijas darbinieki neslēpj, ka tā ir laba. Kaut arī diena ir citādāka nekā citas. Tai nākas sagatavoties jau iepriekš, lai jauniešiem būtu interesanti, un viņi pēc iespējas īsākā laikā uzzinātu maksimāli daudz par viņu izvēlēto profesiju.